Atsauksme Martai Andersonai par hipnoterapiju. Man dzīvē gadījās situācija pat netik sen, kad man vajadzēja realizēt kādu projektu. Es esmu centusies ļoti daudz projektus realizēt. Diemžēl neviens no projektiem nerealizējās. Kaut kas nojūg, kaut kas nobrūk, kāds atsaka, noteikti vēl kaut kas, un ar vienu visu laiku tā maļās tā situācija, kad nesanāk realizēt šo projektu. Tad, es meklēju palīdzību, jo saprotu, ka nav kaut kas kārtībā, kāpēc tieši es nevaru realizēt šo projektu. Tad 80% no manām idejām mans idejas pēc tam realizēja kāds cits realizē. Un es saprotu, ka nav kaut kas kārtībā, kā tas var būt, jā, es neesmu nesliktāk nekā, bet kāpēc man nesanāk? Un šis projekts man bija ļoti, ļoti svarīgs, un es sāku meklēt palīdzību. Satiekot Martu man izsākties par hipnoterapiju. Pirmajā brīdī man bija tāda, nē, hipnoterapija, tas nemaz nav labi, jo ir uzliktas sabiedrības kastītes, kāda hipnoterapija nav laba. Bet sarunā ar Marta šo visu izstāstīja, kā tas notiek, cik droši tas ir, kāda nekas par cilvēka gribu netiek darīts, viss process notiek tik tālu, cik cilvēks pats, cik klients pats ir gatavs darīt un tādā veidā. Un es nolēmu pamēģināt. Svarīgākais, kas parādījās, bija tas, kad terapijas laikā, kāpēc man nenotiek šādi projekti, kāpēc es viņus nevaru realizēt, es neesmu tā vērta, lai mani ieraudzītu ar manu projektu darbību, es neesmu tā vērta, lai kāds viņā iesaistītos, un es neesmu tā vērta, lai es sasniegtu šo rezultātu. Un tad ir tā, kā neesmu vērta. Un sakārtojās līdz tādam līmenim, kā mans projekts ir realizējies, es esmu guvusi brīnišķīgu rezultātu. Uz mana projekta rezultātā bija ieradušies 99,9% pielūgto viesu, un viss prezentācija, viss notikās vienkārši uz pašu skaitā, kaut kā vien varētu būt. Man attieksme ir mainījusies pret cilvēkiem, ar kuriem mēs domājam citādāk, kuriem es neesmu ērta, vai esmu pat nepatīkama, jo es saprotu, ka tas nav stāsts par mani, ja? Un šos cilvēkus es pat redzu pilnīgi citādāk, es viņus vairs neredzu, es vairs viņam nav tas, viņš pat tur tā vai šitā, kā viņš būtu agrāk to darījis, ir mainījies šis viss. Tāpat kā svarīgākais ir mainījusies mana komunikācija ar man ļoti tuvu cilvēku, kuru agrāk vēl kādus 2-3 mēnešus atpakaļ man šķita, ka viņš ir pilnīgs bēbis un pats neko nevar. Un, man ir mainījusies attieksme, ka viņš ir pieaudzis vīrietis, kuram pašam ir ģimene. Tagad es sapratu ar šo te hipnoterapiju, ka tā mainīt pasauli nozīmē, mēs mainām sevi. Un ja mēs mainām sevi, savu uztveri, tad arī mainās viss mums apkārt. Un es varu teikt lielu paldies Martai Andersonai par šo te kursu, par šo te terapijas kursu, ar kura palīdzību es esmu citu balsot. Paldies, Marta, un visu labu, un lai visiem veiksmīgu dienu!